Šoreiz sarunu aicinājām Vidzemes augstskolas mehatronikas studentu un militārās tūcīņas instruktoru Vari Liepiņu. Ar Vari runājām par militāro tūcīņu Latvijā un Valmierā un to, kā tā palīdz pārvarēt bailes un gūt pašpārliecinātību. Mani sauc Varis Liepiņš un šobrīd es studēju mehatroniku Vidzemes augstskolā, bet tas, ar ko es brīvajā laikā nodarbojos, nav īsti saistīts ar manu profesiju. Tas ir vairāk tā kā paša interese un pārliecība un vēlme arī darboties. Tā ir militārā tūcīņa. Tātad es gan pats mācos, gan arī palīdzu citiem to iemācīties un apgūt. Militārās tūcīņas uzdevums ir pēc iespējas saglabāt savu veselību un bīstamākos apstākļos arī dzīvību. Tātad un izdarīt iespējami efektīvāk visu. Tātad, ja mums ir kaut kāda situācija, mums ir jānovērtē viņa un jārīkojas tā, lai pēc iespējas mēs neciestu. Ja var, protams, arī var izvairīties no konfliktu, jo lielākā daļa konfliktu viņi sākās ne mūsu gribas iespējā. Tu nekad nevari pilnībā novērtēt pretinieku, jo tu nezini, vai kāds viņam ir sāpju slieksnis, ko viņš ir lietojis tajā brīdī. Varbūt viņam ir ļoti tajā brīdī, tu īsti neko viņam tur nevarēs izdarīt tādu, uz kaut kādiem sāpju paņēmieniem, jo viņi vajadzēs vienkārši neutralizēt un saslēgt kopā, lai viņš nevarētu kustēties, bet, tā sāpju slieksnis viņam nebūs. Ja? Tikpat labi tas varbūt arī kāds ierocis vai nazis vai kaut kas cits, kas viņam ir paslēpts kabatā, un tu to pirmajā brīdī nepamanīsi. Tu varētu nosaukt pašus būtiskākos principus, ar ko šīs tūcīņas veids atšķirās no citiem tūcīņas veidiem un no sporta tūcīņas. Kā jau tu minēji, tad tie ir sporta cīņa, ir cīņas sporta veidi, un ir cīņa, ja, tūcīņa. Un tas atšķirās tāpat kā, piemēram, šaušana kaujas laukā, kad mums vienkārši ir izvēle. Vai mēs kādu nošaujam, vai nošaujam mūsu. Ja? Un attiecīgi ir sporta šaušana, kad mēs šaujam pa mērķi un vai gūstam uzvaru vai zaudējam. Ja, tā tad ir kaut kādi noteikumi. Ja? Sporta šaušanā, ja tev beidzās lodes, tu varbūt zaudēji, ja? Vai tas nozīmē, ka vienkārši viss saišā garām. Šaušana kaujas laukā ir tā, ka tev beidzas lodes, bet tev paliek aptveri, tev paliek ierocis, tu vēl vari cīnīties, tev beidzās atņem ieroci, ņem lāpstiņu, ņem ķiveri. Ja, tātad militārā tūcīņa māca cīnīties līdz galam, cīnīties ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Līdz ar to mums nav kaut kādu atļautu aizliegto paņēmienu vai, un vēl vien tāds būtu atšķirība, ka mēs cenšamies pēc iespējas pietuvināt realitātei mūsu treniņus. Mēs nelietojam kaut kādus mīkstos paklājus vai ceļu sargus. Minimālais ekipējums ir zobu sargi un boksa cimdi tīri, lai var trenēties. Vai nodarbību gaitā tiek izmantot dažādi palīgu līdzekļi, piemēram, naži, ieroči imitācijas, citi tam līdzīgi priekšmeti? Jā, mēs izmantojam lielākoties vai kokus, parastāko lāpsas kātu, jo koks ir ļoti labs uzskatas līdzeklis, tieši kā svira. Un, protams, ir dažādi citi ieroči. Imitācijas mēs cenšamies neizmantot, jo imitācija ir imitācija. Mēs strādājam ar īstiem ieročiem. Šodien mums būtu nodarbība ar nažiem. Attiecīgi mācīsimies, kā rīkoties situācijās, kad ir draudi ar nazi vai dūrienu vai cirtienu. Un dažreiz paņemam arī nopietnākus ieročus, attiecīgi triecienu šautnes vai kādu citu. Ja runājam par nažu un citu bīstam priekšmetu izmantošanu, jājautā, cik liels ir trauma risks nodarbību gaitā? Jo mazāk cilvēks nācis, jo lielāks īstenībā. Jo cilvēks, viņš šajā situācijā saspringst un mēs rīkoties neadekvāti, bet mums nav bijis kaut kāda tāda, ka tur kādu nodurtu vai vēl kaut ko vai nosist ar koku. Jo tajā brīdī, kad tev tas ierocis īstenībā tu savaldi sev vairāk nekā tā, ka tev ir plika roka. Jo, saprot, ka tas ir reāls ierocis drauds kaut kāds, un tu viņu mācies vadīt. Bet tā, kaut kādu nobrāzumu, tur skrāpējumu, tas ir normāli nodarbība lieta, no tā nevajadzētu baidīties. Un
Īstenībā cīņa netiek pieskaitīta pie ekstrēmajiem sporta veidiem. Pie tādiem tiek pieskaitīts motocross, kliņšu kāpšana, profesionālā kliņšu kāpšana, teiksim, ūdens sporta veidi. Ja, tā ka cīņa netiek pieskatīta pie, teiksim tā, dzīvībai uzreiz bīstamam, kaut kādām kategorijām. Teiksim tā, apdraudējums nav tik liels, ja tev pretī profesionāls cilvēks. Ja? Jo, es nezinu, tā ir tas cilvēcīgais faktors. Tajā brīdī, kad tu ej sparingā ar otru partneri, īstenībā jūs tajā brīdī uzticat viens otram gan savu dzīvību, gan veselību. Dzīvība, protams, ļoti, ļoti striktos gadījumos, ja, ka tur, tu ar laiku iemācies saprast, teiksim tā, novērtēt sevi, novērtēt pretinieku. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka kaut kādā motokrosā tās traumas ir biežāk, viņas varbūt letālas kaut kādas. Ja tu nokritīs no moča lielā ātrumā, tad nebūs maza trauma. Šeit, ja tu nokritīs uz grīdas no 2 metru augstuma, tad bišķi nobrāzīsies varbūt kādu, nezinu, sastieps kaut ko. Pašlaik ir situācija, ka Latvijā mūsu nacionālajos bruņotajos spēkos nav vienota tūciņas apmācības sistēma. Vai tu redzi, ka nākotnē ar gadiem militārā tūciņa varētu kļūt par NBS apmācību programmā iekļaut elementu? Manuprāt, lielākā vai mazākā mērā tas ir mērķis, ko tiekties. Jo, principā, kas ir nepieciešams apmācīt sākumā šo tūciņu instruktoriem, lai mums būtu attiecīgi štābos un citur instruktori, kuri māk šo cīņu, lai viņi varētu to nodot tālāk. Jo šobrīd tiešām, kā tu saki, nav tāda vienota sistēma, ir, kur māca kaut kādu sambo vai ir, kur judo māca, bet tā ir lielākoties pašu iniciatīva un tam nav sakars, teiksim, ar tādu organizētu mācīšanu. Pastāsti, kā militārā tūciņa palīdz pārmākt nedrošību, bailes, kļūt pārliecinātākam par sevi? Pirmām kārtām tā ir regulāri treniņi tie ir, jo tajā brīdī, kad tu sāc darīt kaut kādu lietu regulāri, ir vajadzīga ļoti liela piespiešanās. Jo nevienmēr, ir tāds, teiksim, tā kā tagad saulaina diena, ja, labprātāk tu varbūt aizietu, tur pasēdēt pie gaujas un tā varbūt aliņu iedzert vai vēl kaut ko, bet tā ir tāda motivācija darboties, iet regulāri. Tā ir pirmā lieta, ka tu disciplinē sevi. Tajā brīdī, kad tu sāc disciplinēt sevi, tu sāc piedomāt arī pie citām lietām savā dzīvē. Un otra lieta ir tāda, ka mācoties kaut kādu veidu cīņu, cilvēks, viņš izmainās. Viņam izmainās stāja, izmainās skatiens, viņš iet, teiksim, drošāk cauri tām vietām, kur agrāk varbūt met ar līkumu, ja tur kaut kādas tumšākas sānijās vai vēl kaut kas. Jo gluži vienkārši ir cilvēki, teiksim tā, tie, kas cenšas jūs aplaupīt vai vēl kaut ko, viņi gluži instinktīvi jūt, ja, vai cilvēks baidās vai nebaidās. Ja? Un tā ir tāda iekšējā pārliecība, ko tu iegūst ar laiku par sevi. Dažiem varbūt, teiksim, kaut kādu pirmo mēnesi, 2, tas izpaužās kā, tagad gribās baigi visu izmēģināt, ja, kaut kā izlikt savu spēku, ja, pārbaudīt, ko es varu, bet ar laiku tas pazūd. Un, ja tu regulāri nāc, tad tu saproti, teiksim, tā izproti, kādas draudus arī tu vari izdarīt. Ja? Ne tikai tas, ka tev var izdarīt kaut ko, ja tur iesit vēl kaut ko, ja? Tas, ka tu jūti, ka arī patiesībā tavs sitiens var būt bīstams, viņš būtu nāvējuši, viņš jākontrolē kaut kādā veidā. Tu iemācies tādu paškontroli savā veidā. Noslēgumā tu varētu pastāstīt, kādu tu redzi militārās tūciņas attīstību Latvijā tuvākajos gados. Kas jau ir izdarīts, kas vēl būtu jāizdara, kādu tu vēlētos redzēt militāro tūciņu Latvijā? Principā es gribētu, lai izveidotos nodaļas lielākajās Latvijas pilsētās. Attiecīgi tie būtu kā centri. Tādā veidā mēs arī, vajadzētu noteikti piesaistīt vairāk cilvēkus, kas darbotos kā instruktori. Attiecīgi tie sākotnēji būtu mūsu pašu audzēkņi, kur ir ilgāk vairākus gadus nākuši, ja kāds 2, 3. Viņi varētu sākt vadīt jau nodarbības mazākajām grupām vai, teiksim, jaunākiem cilvēkiem. Pēc tam ar laiku mēs, protams, veidot sadarbību ar zemesardzi vai ar Latvijas armiju plašākā mērogā. Lai teiksim tā, latviešiem būtu savs cīņas klubs.